Iepriekšējā raidījumā es tev rādīju meža ekskavatoru ar paaugstinātā klīrence, paaugstinātas caurgājumības šasiju. Šī arī ir, vai ritošo daļu pareizāk sakot, šī arī ir paaugstinātas caurgājumības ritošā daļa, bet te ir cits mērķis. Tā ir speciāli kūdras purviem veidota, gatavota. Platās plāksnes vai bašmaki, kā man aizrādīja, kā literāri pareizi latviski sakot. Tas pirmais, kas lec acīs, 1,30 m, 1,40 m platumā, bet tas nav vienīgais parametrs. Šeit ir ļoti svarīgs kilogrami uz kvadrātcentimetru spiediens uz grunti kopējam ekskavatora konstrukcijai. Te ir svarīgs ne tikai plākšņu platums, šasijas garums, ritošās daļas, viņa ir stipri vien pagarināta. Platāka viņa ir tāpēc, lai kāpurķēža plāksnes ietu garām vidusguldnim, un vēl joprojām būtu iespēja montēt simetriskā tipa bašmakus vai plāksnes. Un trešais variants - kopējais ekskavators svars. Tādā veidā mēs dabūjam ļoti zemu spiedienu uz grunti. Tātad vai nu ekskavatori visi vienādi vai ne? Nē, viņiem ir ļoti dažādas komplektācijas, tā izskaitā ritošajai daļai. Šim konkrētajam ekskavatoram vēl viena īpatnība - pūru mušas. Tā. Nolocītie plākšņu gali. Tur ir tā. Puse cilvēkiem viņi patīk operatoriem, pusēji nepārāk. Ziemā slīd kā ragavas, jā. Bet viņas ļauj vieglāk ekskavatoram grozīties. Kūdras purvā vēl gabalkūdras ieguvēja vēl svarīga lieta. Viņas mazāk bojā kūdras struktūru. Mazas nianses velns slēpjās sīkumos. Veiksim darbos. Tā.